noma, izklaides, transferi, zemes transports, kluba karstie piedāvājumi. Ja jūs esat cilvēks, kas ir pieredzējis ceļot, izmantojot jau gatavus ceļojumu piedāvājumus no aģentūrām, tad mums ir arī kluba biedriem īpaši paredzēti Life Experience ceļojumi. Gatavi ceļojumi uz ļoti daudz un dažādiem interesantiem galamērķiem. Vēlāk pastāstīšu vairāk. Protams, ir arī speciāli dažādi kluba piedāvājumi, kā arī mums ir Lifestyle Mall, tas ir tāds iepirkšanās centrs, kur par vairumtirdzniecības cenām mēs varam iegādāties kvalitatīvas brenda preces, un arī tā ir tāda interesanta lieta. Un vēl, ar ko īpaši atšķirās mūsu platforma no visām citām publiski pieejamām platformām, mums tātad platformā ir integrēts mākslīgais intelekts, kas ne tikai dod mums iespējas saņemt labākos cenu piedāvājumus, bet arī palīdz saplānot mūsu pašu ceļojumus dažu minūšu laikā. Tie, kas ir plānojuši savus ceļojumus, zina, cik daudz laika tas prasa. Visu, kā teikt, loģistika, izpētīt, saprast, atrast izdevīgākos piedāvājumus un tā tālāk. Tas prasa stundām darba, nedēļām, ja, tad šeit šobrīd mākslīgais intelekts to ļauj izdarīt 2 minūšu laikā. Ar ko vēl mēs īpaši atšķiramies no citām platformām, kas ir pieejami tirgū? Tātad viena no platformām, ko visbiežāk ceļotāji izmanto, pieņemsim, lai kaut vai nobūkot tās pašas viesnīcas, ir Bookings. Droši vien jūs esat, kā teikt, gan lietojuši, gan ar to sastapušies. Tad te tagad parādīsim salīdzinājumu. Pa labi, kur mums būs Booking platforma, ko mēs ceļotāji parasti izvēlamies, un pa kreisi mums būs šī te Travel Advantage platforma, par kuru es arī šobrīd stāstu un dalos. Tātad šeit salīdzinām vienu un to pašu viesnīcu, vienos un tajos pašos datumos, viens un tas pats cilvēku skaits. Tātad te būs Bangkok uz 5 dienām, 4 zvaigžņu viesnīca, tātad Modern Sheraton Hotel, ja, te tas pats Modern Sheraton viesnīca. Tātad Bookingā mēs viņu atrodam par 1028 eiro. Mūsu Travel Advantage platformā tikai 335 eiro. Tātad ekonomija 693 eiro. Kā jau teicu, viens un tas pat viesnīca, viena un tā pat istabiņa, bet atšķirība ir acīm redzama, tātad 68% ietaupījums tev kā kluba biedram. Skatāmies nākamo piemēru. Tātad šeit mums ir Budapešta uz 4 dienām, 4 zvaigžņu viesnīca. Tātad online cena, ja, tā, kas būs publiski pieejama, tā skaitā Bookingā, ja tad Bookingā arī sākotnēji tā cena ir bijusi 1840, viņi ir iedevuši akciju, jā, uzlikuši cenu uz 1661. Bet mūsu platformā vienalga, bez nekādām akcijām, cena ir tikai 711 eiro par šo pašu viesnīcu, par tiem pašiem datumiem. Ietaupījums 53%. Tātad ekonomija tāpat ir gandrīz pie 1000 eiro. Skatāmies tālāk. Maldīvas, viens no, kā teikt, sapņu galamērķiem daudziem cilvēkiem. Šeit paskatāmies, salīdzinam 8 dienas 4 zvaigžņu viesnīcā. Protams, Maldīvās mēs varam atrast arī lētākas cenu piedāvājumus, bet vienkārši tas salīdzinājumam. Kā teikt, sākotnējā cena Bookingā šai viesnīcai bijuši 4964 eiro. Viņi ir uztaisījuši milzīgu akciju, kur gandrīz uz pusi nolaiduši, ja, to cenu 2853. Bet vienalga mūsu platformā bez jebkādām akcijām un atlaidēm cena ir tikai 772 eiro. Tātad ietaupījums salīdzinot ar Booking, ja, ir aptuveni 62%. Tātad arī, ja paskatoties uz viņu akcijas cenu, vienalga mēs ietaupam vairāk kā 2000, ja. Vienkārši, kolosāli. Man liekas, tur nav kā teikt, vairāk ko piebilst. Un tad droši vien rodās tāds loģisks jautājums, kā ir iespējama tik liela cena atšķirība, ja mēs runājam par vienām tā pašām viesnīcām, tiem pašiem datumiem, to pašu cilvēku skaitu. Tad liekas, kur rodās tā starpība, kāpēc? Ja? Tūliņ arī paskaidrošu. Tātad šis klubs strādā pēc uzaicinājuma sistēmas. Tās cenas, ko jūs redzējāt Travel Advantage platformā, ja, viņas tātad nav publiski pieejamas, tās ir kluba biedriem. Pārējās, ja, kompānijas, ko mēs arī esam pazīstams, ja, ir Bookings, Expedia, Airbnb, ja. Tātad kā veidojas šī cena? Tātad šīs te kompānijas ņem cenas no vairumtirgotājiem, tad uzliek savus uzcenojumus, jo ir jāmaksā darba algas, nodokļi, un ļoti, ļoti daudz līdzekļu tiek tērēti reklāmai.
kompānijas, tas pats, piemēram, Bookings, jā, viņi slēdz līgumus ar reklāmas aģentūrām. Tātad gadā griezumā tie ir miljardiem dolāru katru gadu, kas tiek tērēti reklāmai. Varbūt esat ievērojuši, ka jūs meklējat lidmašīnas biļetes, jums lec Booking reklāmā ārā. Jūs paskatāties vienkārši kaut kādas apskats vietas, kuras gribat redzēt, akal Bookings lec ārā. Es tiktu kā skatos savus ceļojumu kaut kādas video, ko citi cilvēki liek, akal Booking reklāma lec ārā, ja? Tātad ļoti, kā teikt, tiek spiests uz mārketingu. Un, protams, jebkura kompānija sev ierēķina ir peļņas procentu, ja, tad arī tur ir tas uzcenojums, un beigu galā tur ir tā cena, ko mēs redzējām Bookingam, ja. Kā strādā Travel Advantage platforma? Tātad, kā jau minēju, Travel Advantage ir tur operators, līdz ar to arī viņi patiešo ņem cenas no vairumu tirgotājiem, bet ne tikai. Travel Advantage slēdz līgums patiešo arī ar pašām viesnīcām, līdz ar to saņemot vēl labākus piedāvājumus. Protams, darba algas tiek samaksāts, nodokļu nomaksāt, viss ir oficiāli, mums ir ļoti kvalitatīvs 24/7 klienta atbalsta dienests, bet Travel Advantage neslēdz līgums ar reklāmas aģentūrām un netērē naudu mārketingam. Protams, jūs atradīsiet oficiālas Travel Advantage platformas internetā, tātad mājaslapu, ja, gan Facebookā, TikTokā, Instagramā, ja jūs atradīsiet oficiālās Travel Advantage platformas, ja, lapas. Bet viņi, kā jau minēja, tātad jūs neatradīsiet apmaksātās reklāmas internetā šai kompānijai. Reklāma šobrīd šeit esmu es, ja es jums pastāstu, vai tas cilvēks, kas jūs šeit šodien uzaicināja, arī ir savā veidā reklāma šim klubam, ja? Vēl tātad, protams, jebkura kompānija sev, kā teikt, savu peļņas procentu ierēķina, Travel Advantage arī savu nelielu peļņas procentu ierēķina, bet vienalga ar visu to mēs redzam šo milzīgo cenas atšķirību, ja? Jo netiek tērētie miljardiem dolāru katru gadu reklāmā, un tad arī mēs saņemam šo milzīgo cenu atšķirību, kas mums kā klubu biedriem ir ļoti patīkama. Un ne tikai mums, bet arī jums, ja vēlaties, kā teikt, ceļot izdevīgāk. Un kā mēs piekļūstam šīm cenām, mēs tātad šo platformu abonējam. Tāpat kā es šobrīd abonēju Zoom, lai jums par šo visu pastāstītu, kāds abonē Netflix, lai skatītos filmas, mēs visi abonējam arī savus telefonu operators, ja, kā teikt, mums šī sistēma ļoti labi pazīstama. Tātad skatāmies tālāk, kādas vēl ir tās priekšrocības esot šī kluba biedram. Tas, kas man pašai personīgi ļoti patīk, ir saucamais cashbacks. Līdzīga sistēma, kā mums jau ir pazīstama, kas ir Rimi un Maksims veiklos, ja, ka mēs iepērkamies, mēs par kaut kādus procentus, kā teikt, sakrājam tās virtuālās naudiņas no saviem pirkumiem, kuru mēs atkal varam izmantot nākamiem pirkumiem. Tad šeit uz platformas tas ir līdzīgi tā sistēma, nu praktiski tāda pati, ja, pieņemsim. Es esmu izdomājis doties uz Parīzi, apskatīt Eifeļa torni, ja, tātad es platformā iegādāšos lidmašīnas biļeti, nobūkošu sev viesnīcu, nobūkošu transferu no lidos uz viesnīcu, lai man aizved. Nu, kāds varbūt nobūkos arī īres mašīnu, paņems ar pa izdevīgāku cenu. Es tā kā neriskētu braukt pa Francijas ielām, tad es paņemšu sabiedriskā transporta biļetes izdevīgāk, ja, jo uzreiz ar platformā nobūkošu, iegādāšos. Tad vēl, ja man vajag tātad arī apdrošināšanu, ja es uz eksotiskākām valstīm ceļoju, es varu paņemt e-vīzu, es varu paņemt mūsu platformā arī e-SIM karti, ja vajadzīgas. Un Lifestyle Mallā es varbūt iegādāšos sev jaunas skaistas saulesbrilles vai jaunu čemodānu, ja? Tātad par katru šo aktivitāti, ko es veicu platformā, es atpakaļ saņemu cashbacku, jeb saucamos travel kredītus, kas ir tā virtuālā naudiņa, ko es atkal izmantošu citiem saviem ceļojumiem. Tā kā ļoti izdevīgi. Bet ne tikai tas, vēl kas šeit mūsu klubā ir lojalitātes punktu sistēma, kas man arī ļoti patīk. Ko tas nozīmē? Nu, pieņemsim, iztēlojamies situāciju. Es esmu, kā teikt, arī fitnesa kluba biedrs, ja es esmu iegādājusies fitnesa abonentu uz gadu, fitnesa zāli, tātad es janvārī cītīgi jauna apņemšanās, tagad būšu stipra un spēcīga. Nu jau man jau pieklibotā iknedēļas iešana, bet es jau rēķināju pirms tam, ka es vasarā noteikti neiešu uz zāli tur svīst, ja, jo es peldēšos, es braukšu riteni, ja, iešu svaigā gaisā, kāpēc man tur zālē svīst. Un tad jau es rēķināju, ok, tas nozīmē, ka to naudu, ko es tur samaksāju, patiesībā es jau
pazaudēju, jo neizmantoju to pakalpojumu, ja, kā teikt, pati vainīga. Bet šeit mums šajā klubā tas tā nenotiek. Mēs maksājot šo abonēšanas maksu, pretī no kompānijas saņemam lojalitātes punktus, kurus mēs krājam un izmantojam tajā brīdī, kad mēs reāli plānojam savu ceļojumu. Jo, nu, loģiski, ne jau katru mēnesi mēs ceļojam, ja? Kāds varbūt var atļauties reizi gadā ceļot, kāds varbūt 2 reizes, kāds varbūt arī vairāk. Katrs pēc savām iespējām, ja? Bet tātad, ko kompānija mums dod? Mums katru mēnesi dod šos lojalitātes punktus, kurus mēs tad tērējam saviem ceļojumiem. Tas būs 1 pret 1, kā teikt, $1, viens lojalitātes punkts. Es vēlāk arī to pastāstīšu, vēl parādīšu vairāk, lai to sistēmu var saprast. Bet tātad tas dod mums iespēju sakrāt savam ceļojumam jau laicīgi, jo es arī tā kā, man nebija iespējas, es vēl neesmu varbūt tādā finansiālā situācijā, ka es varu uzreiz 1000 sev nolikt 2, ja, ceļojumam. Man ir jākrāj, ja, un es pieļauju, ka daudziem cilvēkiem tā ir ikdienas situācija, ka ir jākrāj tam ceļojumam. Krāt zeķē, dzīve prasa visu laiku savu, vai ne? Tad tam vajag, tad tam, tur visu laiku kaut kādu izdevumu un liekas, tas ceļojums pagaidīs. Vismaz man tā bija. Man bija grūti sakrāt. Otrs variants, es varu ņemt kredītu, bet ko tas nozīmē? Es atbraukšu no sava skaistā ceļojuma un vēl entos mēnešus maksāšu kaut kādā kredīta iestādē, procents vēl pārmaksāšu par to savu ceļojumu, un tad tur prieku vairs nekāda, ja? Līdz ar to man šī sistēma ļoti uzrunā, jo tas nozīmē, ka es katru mēnesi, kā teikt, nolieku tam savam ceļojumam, un es zinu, ka es viņā aizbraukšu, un kā teikt, to naudu nebūšu kaut kur citur iztērējis. Tā kā man šis ļoti, ļoti uzrunā pašu personīgi. Vēl, kas ir foršā tā priekšrocība, ir šie life experience ceļojumi, kas mums ir, ko mums kluba biedriem piedāvā šī kompānija. Un tie ir ļoti dažādi. Katra cilvēka gaumei, kam patīk fiziskas aktivitātes, kam patīk vēsturisku vietu apskati, kam patīk vienkārši relaks, ja, čiliņā, baudīt all inclusive kurortu, vai nu tas ir Turcijā, Ēģiptē vai Balī, vienkārši gulēt un ēst uz nebēdu un plunčāties, ja, arī tādi piedāvājumi, ja. Kam varbūt interesē kaut kādas aktivitātes, piemēram, Rio de Janeiro karnevālā piedalīties, redzēt, skatīties, ja, vai kaut kādam lielākam sporta pasākumam apvīts, ja, ja tādas intereses, vai kādam patīk, ja, kā jau teicu, iemācīties sērfot, ja, tad katram ir, kā teikt, tās savas vēlmes, un mēs varam atrast šajos piedāvājumos katram pēc, kā teikt, savas gaumes. Un vēl kāda priekšrocība ir, ka mēs, ja abonējam šo platformu, tad esam šī kluba biedri, mēs varam šai platformai pievienot vēl papildus 4 ceļotājus. Tie var būt kādi jūs tuvi ģimenes locekļi, radi, tuvi draugi, ja? Arī viņiem būs iespēja izmantot šo platformu, izmantot šos foršos piedāvājumus un atlaides, bet viņiem nebūs pieeja lojalitātes punktu sistēmai, jo tā pienākas tam cilvēkam, kurš šo platformu abonē, ja? Kā jau minēju, tas ir 1 pret 1 abonēšanas maksā, mēs $1, 1 lojalitātes punkts saņemam atpakaļ. Tātad mums ir arī visi nepieciešamie certifikāta apliecības, lai strādātu oficiāli Latvijā, Eiropā un visā pasaulē. Un īpaši mēs lepojamies ar platformā Trustpilot atstāto novērtējumu par mūsu platformu. Trustpilot ir tāda vietne internetā, kur jebkurš cilvēks var atstāt savu vērtējumu par jebkuru kompāniju. Un tātad, parādīšu, kā tas izskatās. Tātad mums kur ir trustpilot.com, jebkurš var iemetīt un paskatīties atsauksmes par kompānijām. Un arī par mūsu Travel Advantage platformu ir atstāta atsauksme. 4,8 balvas no 5. Izcils vērtējums, kur var droši arī šos visus vērtējumus arī palasīt, paskatīties, es esmu arī iepazinusies ar šīm atsauksmēm. Vairāk cilvēku pozitīvi atsaucās tieši par mūsu 24/7 klientu atbalsta dienesta darbu, ka ļoti ātri tiek atbildēts, atrisināts, kā teikt, klienti interesē šie jautājumi, un cilvēki arī ļoti atsaucās arī un priecājas par patīkamiem ietaupījumiem no kā teikt, šiem ceļojumiem, finansiālos ietaupījumus tieši runājot, ja. Kā jau minēju, jebkurš var atstāt savu atsauksmi par jebkuru kompāniju, un mēs varam atrast arī tik bieži mūsu lietoto booking.com, ja šeit, un arī te ir atstāts atsauksmes, un mēs redzam 1,8 balvas no 5.
Ja? Tātad šeit mēs redzam, ka cilvēki nav diezko apmierināti ar šīs kompānijas darbu. Es ceru, ka jums vienmēr ar Booking viss ir bijis super izcili un ideāli. Man, diemžēl, tāda pieredze nav. Man ir bijis ļoti nepatīkams viens vakars nakts sabojāt Itālijā. Bookinga dēļ. Protams, ir arī pozitīvs atsauks. Loģiski, daudz reizes ir bijis viss kārtībā un vispār nekādu problēmu. Bet, ja iet runa tieši ar saziņu ar klientu atbalstu dienestu un cerēt, ka risinājums būs tev par labu, 50-50. Mūsu gadījumā, jā, mums netika atrasināts mums kā klientiem par labu. Mēs savu kļūdu arī vispār tur neredzējām tajā visā stāstā. Tā kā mēs bijām ļoti, man kā ceļotājiem ir svarīgi, ka man ir atbalstošs atbalsta dienests, ka mans jautājums tiek atrisināts ātri, ja, un ka man nav, kā teikt, jāsačakarē savs ceļojums dēļ tā. Un tāpēc es labāk izvēlos nevis ļoti, ļoti smagi reklamētu kompāniju, ja. Es varbūt izvēlos mazāk zināmu kompāniju, bet tādu, kurai es varu uzticēties. Un tātad es rekur arī parādīšu mūsu platforma Travel Advantage, rekur ir, tātad šī ir platforma, kurā tātad mēs arī te visu redzam. Tātad te ir tie lojalitātes punkti, tā par lojalitātes punktiem, jā, stāstīja, jā, tātad tie ir tie, kurus mēs saņemam no kompānijas katru mēnesi. Un tas ir tas cashbacks, ko mēs saņemam atpakaļ par katru aktivitāti, ko mēs veicam platformā. Un tas, jā, te ir viss tās sadaļiņas, kur mēs visu varam apskatīt. Pie platformas mēs vēl nedaudz atgriezīsimies, bet tas, ko šobrīd gribēju šeit parādīt, ir mūsu atbalsta dienas 247 rekur. Travel Help. Tātad šeit jūs pat latviski varat uzrakstīt, protams, viņiem ir tulkošanas rīki, viņi iztulkos un jums atbildēs. Ātrāk atbildīs, protams, saņemsiet, ja jūs rakstīsiet angliski vai krieviski, bet atbildes tātad maksimums 2-3 minūtes, jā, jums uzreiz atbildēs reāls cilvēks. Man arī bija situācija, ka es nobūkoju iepriekšējā vakarā viesnīcu Rīgā, jo es vēl ielidoju Latvijā, sanāca, un tad es beigās pat sapratu, ka tajā viesnīcā es vispār būšu pēc pusnakts, un tad es rakstīju Travel Helpam, lai, sazinās ar to viesnīcu, painformē, vai tur vispār kāds būs, man sagaidīs, lai man nav jāpaliek naktī uz ielas, ja es biju, noraizies, es nezināju, kā ja tā bija, tāda, ne tāda milzīga viesnīca, tāda populāra, ja, un tā. Un jā, viņi sazinājās, visu nokārtoja, saku, ar dažu minūšu laikā viss man bija apstiprinājums, ka viss kārtībā, man sagaidīs un nekāda problēma arī nebija, tā kā, saku, man kā ceļotājiem tas ir svarīgi, tā drošība. Un šeit Account Help mēs varam saņemt tātad atbildes uz jautājumiem, kas saistīti tieši ar pašu platformu, ja mēs gribam saprast, kā ko nobūkot, ja, kā kas te strādā, ja, tātad arī šo mēs varam, tā teikt, apskatīt. Kā jau minēju, mēs arī šeit e-simu varam iegādāties, mums ir īpašas arī piedāvājumi, vīzu, un mums ir arī aplikācijas, ko mēs varam novilkt, lai mēs varam lietot, es atvainojos, arī telefonā. Ja, šeit mēs varam apstīties arī, kā mūsu kluba biedri ceļos, kādiem galamērķiem viņi dodās. Un tātad, kas vēl būtiskais? Jā, tātad mums šajā platformā ir vairāk kā 2 miljoni viesnīcu. Jā, praktiski to, ko jūs atrodat Bookingā, pa lielam jūs arī atradīsiet mūsu platformā. Ja vien tā viesnīca nav, kā teikt, jau nobūkota, ja viss, kā teikt, uz tiem datumiem, tad jūs neatradīsiet. Bet citā gadījumā, jā, jūs viņu atradīsiet. Vēl, tātad, jā, 247 atbalsta dienas darbs, jā, kvalitīvs, par kuru jau minēju. Un vēl, kas forši mums ir labākās cenas garantija. Ko tas nozīmē? Tātad tas attiecās uz viesnīcām. Ja gadījumā jūs bukojat viesnīcu mūsu platformā, pieņemsim par 150 eiro, jūs 24 stundu laikā redzat, ka Bookingā cena ir zemāka, pieņemsim 100 eiro, tad jūs varat šeit iesniegt savu prasību, uztaisat screenshotus, aizsūtat, un kompānija jums atgriezīs starpību 150% apmērā. Tātad starpība mums ir no 100 un 150, tātad 50 eiro, un 150%, tātad 75 eiro vērtībā jums tiks atgriezti travel kredīti. Ja? Un tad jūs līdz ar to varēsiet, jums jebkurā gadījumā ir izdevīgāk, ja? Un jūs varēsiet atkal veikt savus būkojumus. Tā, šeit jā, mums ir AI ceļu plānotājs, ja? Šeit mēs varam tā ievadīt, pieņemsim, iepriekš bija meitene gribēja uz Balī,
skatījāmies. Tā. Vienkārši ātri parādīšu, kā tas strādā. Paņemsim kaut kādu oktobri. Vismaz 7 dienām, kā teikt, lai ir vērts lidot. Uzspiežam. Tātad izvēlamies, vai mēs viens pats dodamies, vai ar kādu partneru, vai ar draugiem, vai ģimeni. Ja? Pieņemsim, ka dodamies divatā. Tātad tuliņās izvēlamies budžetu, vai mums ir zems budžets, vidējs budžets, augsts budžets, ja pieņemsim, uzliksim vidēji, tad paskatāmies, kas mums varētu interesēt. Pieņemsim dabas tūres, visas dienas tūres, nature walks, walking tours, adventures, day trips. Mountains, varbūt, bike, varbūt ūdens tūris, varbūt arī kaut kādas fun games pastīsimies, ja? Tad vismaz 5 ir jāsaklikšķina, un tikmēr rekur mums mākslīgais intelekts tad sastāds, tikmēr pastīšos, kādi ir jautājumi, tad labvakar, jā. Kādā valodā saziņa? Tātad, jā, te mēs varam rakstīt arī latviski, ja? Viņi iztulkos un atbildēs, bet, protams, mēs tātad platformu varam lietot angļu valodā, krievu valodā, kam varbūt ir, nezinu, itāļu, franču valoda. Nu, mums, kā teikt, kompānija attīstās, noteikti būs vēl vairāk valodas. Ja jums ir augšā rīki, kas jums pat taisno uz latviešu valodu tulkoja, arī var to izmantot. Man ir ērtāk izmantot angliski, ja man ir vieglāk saprast. Bet jā, saziņa, jā, vieglāk viņiem, protams, ir, ja jūs rakstat angliski vai krieviski, es saku, tās atbildes būs ātrāk, bet es saku, es pārbaudīšu, rakstīju arī latviski. Tā, nu re, un ko mūsu mākslīgais intelekts plānotājs uzreiz iedod, jā, kur iedod aprakstiņu, uzreiz mums piedāvā viesnīcas, kur ir 70% ietaupījums, 69%, mēs varam izvēlēties. Pasties, mums ir, nu labi, tā gan ir 2 zvaigžņu viesnīca, jā, tā cena ir ļoti, ļoti, bet reku arī pat 4 zvaigžņu viesnīca, ja mēs paņēmām 7 dienas, tikai 206 eiro, man liekas, ir ļoti laba cena, ja. Tātad skatāmies regulārā cena, tā būs tā, ko mēs atradīsim citās platformās, 679 te pašā bookingā, visticamāk mēs tādu arī redzēsim. Un member saving, tātad man kā kluba biedram ietaupījums ir 473 eiro. Tātad šeit es vēl redzu, mums ir 2 kartes, ar kurām mēs varam ienākt klubā, Elite karta un Elite Turbo. Tātad, ja man ir Elite karta, mans ietaupījums ir 363. Tā kā man ir arī Turbo karta, man papildus vēl ietaupījums rekur ir 80 eiro. Un te es varu nominusot lojalitātes punktus. Es nezinu, kāpēc viņš ir tik dīvaini ciparu lojalitātes punktiem iedevis, jā, bet tātad es varu vēl 30 lojalitātes punktus nominusot. Un tātad beigu galā es par šo viesnīcu maksāju tikai 206 eiro, ja ietaups 70%, nekā es būtu to darījis caur bookingu. Tā kā es saku, protams, mēs te varam pastīties, kādas viesnīcas mēs labāk gribam, rekur vēl ir ļoti labas cenas, arī 4 zvaigžņu viesnīca par 171, 3 zvaigžņu viesnīca par 77. Es gan nezinu, vai Balī 3 zvaigžņu viesnīca būs pietiekami laba kvalitāte priekš mums eiropiešiem, nu tas katram pašam jāizvērtē. Ja? Bet tātad rekur mēs arī uzreiz varam nobūkot savus lidojumus, un tātad mēs arī skatāmies, rekur mums tiek piedāvāts arī šīs aktivitātes. Ne tikai mums parāda, kurā vietā tā aktivitāte atrodas, mēs uzreiz šeit uzspiežot, mēs viņu varam nobūkot, rekur mums parāda, cik tas maksās, mēs varam izlasīt atsauksmes uzspiežot, visu aprakstiņu, mums parāda arī laiku, cik laiku tas prasīs, ja? Tas viss nav jāmeklē, jāstās entajās mājaslapās, ja? Rekur atkal mēs varam nobūkot savas izklaides, mums tiek parādīts maršruti, kur mums ir A vieta, kur ir B vieta, kā mums līdz turienei nokļūt. Un atkal uzreiz varam nobūkot, ja? Un tā tad mēs te varam uzreiz izvēlēties tos piedāvājumus, rekurs uztaisīt, gan jau esat daudz redzējuši šīs te bildes internetā, liek cilvēki ar šīm skaistajām šūpolēm, ja? Kur var skaisti nofotografēties. Te ir ļoti interesanta aktivitāte, ja? Un, protams, ja jums tās aktivitātes, ko AI jums ir piemeklējis īpaši tomēr neuzrunā, tad vienmēr mēs varam atgriezties atpakaļ šeit, kur mums ir aktivitātes un paši ierakstīt savu galamērķi un atrast aktivitātes, kas jums vairāk uzrunā, ja? Tur ir izvēles iespējas ļoti daudz. Tā, bet vēl tātad tālāk runājot, tātad mazliet vēl atgriezīšos pie pašas prezentācijas šobrīd.
Pastāstīšu, jā, tātad par šiem life experience. Te arī taisni, kā reizi Balī, šeit jau būs, kad mums ir tātad, nevis, ka jūs vienkārši pats meklējat, bet šeit jau jums ir, kā teikt, ir no kluba iedots piedāvājums par vienkārši arī pasakainu cenu. Šeit tātad jūs, ja jūs pats meklējat, ja šos savus ceļojumus veidojat, tad jā, jūs tur ar saviem draugiem dodaties, bet šie life experience ceļojumi būs unikāli ar to, ka šeit jūs sastapsiet šos kluba biedrus. Un ne tikai no Latvijas, bet no visas pasaules. Un tas ir kaut kas tik interesants. Tas nav tā kā, ka, pieņemsim, man ir bijis, es braucu uz Ēģipti ar kaut kādu tūru firmu, un tad tur ir daudz dažādi kaut kādi cilvēki, kurus nepazīst, un man viņi, es arī neesmu tāds cilvēks, kas baigi veido kontaktu ar svešiem cilvēkiem, bet šeit šajā klubā ir savādāk dēļ tā, ka es zinu, ka viņi arī ir šī kluba biedri, un man uzreiz ir interesanti. Man ir interesanti saprast, kāpēc viņi šeit ir, kas ir vēl, kur viņi kādos ceļojumos jau ir bijuši, un te veidojās tāds forša sabiedrība, forša kontakts. Tā kā, ja jums nav ceļabiedri, kuriem kopā ceļot, jūs šeit vienmēr atradīsiet sev ceļabiedrus. Tā arī ir tāda pievienotā vērtība, ko es gribētu uzsvērt. Bet tā tad, jā, pastāstīšu, kā strādā arī mums šie lojalitātes punkti uz šiem life experience ceļojumiem. Un tad, jā, piemēram, ir šis Balī. Tātad tā ir 5 zvaigžņu viesnīca, jā, tātad izcila kvalitāte, all inclusive, viss ēdien, dzērien, viss ir iekļauts, deluxe istabiņas, tātad ar brīnišķīgiem skatiem, rekur uz okeānu, un tikai $399 no personas. Bet rekur kompānija saka, lūdzu, jūs varat izmantot 200 lojalitātes punktus, lai vēl vairāk samazinātu šos ceļojuma izdevumus. Tātad, mēs maksājam tikai $199 no personas un dodamies šādā te skaistā ceļojumā. Atrodam izdevīgs lidojums, jo, protams, šajā cenā lidojuma biļetes tur nekādi nevar iespraust, jā. Bet tātad, jā. Šī tad ir tāds te ekskluzīva 5 zvaigžņu viesnīca, jā, tātad jūs būsiet pēduši, padzērušies, atpūtušies, izklaidējušies par vienkārši, man gribās teikt, sviestmaizes cenu. Tad pieņemsim, ja jums nav iespējas izrauties tur uz gariem kaut kādiem ceļojumiem, tur nedēļu un tā, ja jums ir palikusi viena brīva diena, 2, jā, vēl nedēļas nogali pa vidu, tā tad var izskriet arī tepat Eiropā uz tātad šādu te skaistu 3 dienu izbraucienu. Tas būs vairāk tāds garšas un smaržas mīļotājiem, jo te mums ne tikai ir brīnišķīga tātad 4 zvaigžņu viesnīca Franču Rivjērijā, ar iekļautām brokastīm, ar spā, ar skatu uz kalnu, bet šeit ir arī iekļautas ekskursijas un aktivitātes. Viena no tām ir smaržu darbnīciņā, tātad tas nozīmē, ka var darboties, var izsmaržot, varbūt savu kaut kādu savu smaržu izveidot, jā. Hands-on pasta experience, tātad tas ir pašu veidojam pastu, arī nogaršojam. Sagaidīšanas vakariņas, te ir vietējā izvēlētā restorānā, un arī gida pavadībā tāds kā ēdienu tūris, jā, tātad, lai izbaudītu vietējo garšu. Tātad garšas un smaržas mīļotājiem šāda skaista pieredze, izskriet, izveidināt galvu. Maijā rekur tas ir, ja, no 20. līdz 22. Šeit jau lojalitātes punkti ir nomīnusot, tātad no personas tikai $349. Varbūt kādam interesē Pekina. Šeit arī redz, ar iekļauts ne tikai mums ir transfers no lidostas, viesnīca, 4 zvaigžņu ar brokastīm, bet tātad šeit mums ir daudz un dažādas ekskursijas ir iekļauts šeit cenā. Aizliegtā pilsēta, debesu templis, lielais Ķīnas mūris, vasaras pils, ja, un tātad arī vienas pusdienas ar Pekinas pīli paredzēts, un ekskursijas laikā, kas ir uz Ķīnas mūri, ir paredzēts arī pusdienas. Tātad, protams, arī transports tiek noorganizēts gids, un tātad tas ir tikai $499 no personas, 200 lojalitātes punktus nomīnusojam, tātad maksājam tikai $299 no personas. Atrodam izdevīgu lidojumu un dodamies skaistā atpūtā. Ja kāds saka, nu jā, bet tur ir tik īsts laiks 4 dienas, kurš tad tā, man pazuda, atvainojos.
kurš tad kā teikt, Pekina lido tikai uz 4 dienām. Protams, mēs varam šos savus ceļojumus pagarināt. Mēs varam tātad paņemt biļetes tad, kad mums ir izdevīgi, ja, un pastīties, ko mēs gribam kādā, vai nu tai pašā Pekinā vēl kaut ko apskatīt, vai padzīvot kādā citā rajonā, vai mēs kādu citu blakus valsti paņemam, vai citu pilsētu blakus, ja. Tā kā arī to mēs kluba ietvaros daram. Mēs tikko arī atgriezāmies no Tunisijas, praktiski pagājušā nedēļa, un mums bija arī no kluba meitenes 2 māsas, kas savienoja 2 life experiences arī kopā. Priekš viņas aizbrauca uz Zanzibāru, Afrikā, un tad nākamais uzreiz uz Tunisiju un pievienojās mums tur. Tā kā mēs varam arī vairāk šos life experience ceļojumus salikt kopā un pagarināt savas brīvdienas, ja. Varbūt kādam interesē Uzbekistāna, ar kaut kas ļoti interesants, ja. Madeira, ja, arī pat Eiropā. Šad tad mums kompānija piedāvā arī šādus piedāvājumus. Kur Taizeme, Puketa, vasarā mums bija šāds te piedāvājums, 5 zvaigžņu kūrorts ar spā, kur arī okeāns redzams, ļoti skaisti. Tikai 399 no personas, bet kompānija kura vēl dod iespēju visu šo summu apmaksāt ar lojalitātes punktiem. Tātad jūs no savas kabatas vispār vairs neko nemaksājat, tikai atrodat izdevīgu lidojumu un dodaties šajā skaistajā ceļojumā. Tā, un kas vēl ir izcili, katrus 12 mēnešus jūs varat izmantot savus lojalitātes punktus pilnā apmērā, kā teikt, jūs viņus visu laiku varat tērēt šos savus lojalitātes punktus, ja, bet tātad katrus 12 mēnešus jūs varat izvēlēties vienu life experience ceļojumu un viņu apmaksāt pilnā apmērā ar lojalitātes punktiem. Paši vairs neko nepiemaksājot, ja. Tātad paskatīsimies piemēru, un te gan tas ir augusts, man tātad šis te 12 mēneši būs pagājuši jau tūliņās aprīlis, arī parādīšu, kā tas izskatās, kur mēs to redzam, kur ir mums katram tātad ir šis te account, kur mēs redzam, gan cik mēs esam lojalitātes punktus sakrājuši saviem ceļojumiem, es viņus, protams, arī tērēju, ne tikai krāju, cik ir tie mūsu cashbacki, un kur te arī ir parādīts, cik jau es esmu ietaupījusi, izmantojot šo platformu, ja, tad $1000 es jau esmu ietaupījusi. Jā, viņš dolāros rēķina. Un kur te ir redzams Travel for Free, izmanto 100% savus lojalitātes punktus pēc 12 mēnešiem. Tātad es iestājos aprīlī šajā klubā, un kur man smuki lidmašīnīte ir aizlidojusi jau gandrīz līdz galam. Jā, tātad man pēdējo mēnesi es ar nepacietību gaidu savu, kā teikt, bezmaksas ceļojumu. Jā, kur februārī mēs bijām Hurgadā uz Life Experience ceļojumu. Tas bija vienkārši izcils, mums bija 5 zvaigžņu kūrorts, Doubletree by Hilton, Vancouver Elguna Resort, izcila kvalitāte, vispār nebija kur piesieties, tātad 5 zvaigznes, man gribētos teikt ar plusiņu. Bookingā šī viesnīca uz tām naktīm, kas mums tika iedotas, maksāja 2000 pāri. Es kā kluba biedrs par šo te ceļojumu tātad maksāja 656 eiro. Es varēju nomīnusot 450 lojalitātes punktus, tātad es maksāju tikai 272,37 eiro. Un šajā cenā mums bija iekļauts ne tikai šī izcilā 5 zvaigžņu viesnīca, kūrorts, bet mums tātad tur bija arī transfers, sagaidīja mūs lidostā, aizved uz lidostu, mums bija ekskursijas uz Luksoru, tātad tur mums bija 3 dažādas apskats vietas, tātad viss ieejas biļets bija iekļauts cenā, skaists tur arī vakariņas, viss autobus, kas mums bija saorganizēti. Ēģiptes hausā tie autobusi bija saorganizēti vienkārši apbrīnojami. Es saku, man trūkst vārdu. Tas, cik kolosāli kompānija visu bija noorganizējis, man nebija ko teikt. Un arī to, cik kompānija tiešām domā un ir dāsna, tas arī. Tad, jā, tas ir, gribēju par šiem te life experience tātad pastāstīt, ja. Un tātad pēc šiem te 12 mēnešiem, jā, tad man pēc 1 mēneša es varu izvēlēties kādu no life experience ceļojumiem. Pieņemsim to pašu Balī, ja aprīlī varētu jau paņemt, nemaksājot vairs tātad
to 190 un mīnusoju tikai 200, bet es visu šo summu varu nomīnusot ar lojalitātes punktiem. Un ne tikai, bet arī otrai personai, vai tā kā uz istabiņu, ja, tad arī to es varu apmaksāt ar lojalitātes punktiem. Nu, vienkārši, man liekas, kolosāli. Protams, es domāju par citu life experience pastīties uz šo es tā kā, jo man tā naudiņa pietiekam tur uzkrāt, jā, man ir gandrīz pie 2000, bet es parādīšu, es viņus vairāk saņemu nekā 1/1, to arī vēlāk parādīšu. Bet tā tad gribu vēl ātri izskriet cauri, lai jūs redzat tos piedāvājums, kāda mums ir. Tātad Dienvidkoreja, Šarm-el-Šeika, Balī, Kankūna, Reikjavīka, Jordāna, Lancerot. Šīs bija tas ārtu virve, ja tas ir Eiropā, Francija, ja. Piedāvājumi ir ļoti daudz un dažādi, jā, Beijing, tā tas ir arī Ķīnā, Āzijā, es nemāku vienkārši izrunāt šos te Kalbālī, šis arī Ķīnā, Avatāra kalni, vienkārši pasakaini, šo te varētu pastīties paņemt. Tātad Rumānija, mums katru mēnesi arī tiek doti jauni life experience klāt šie ceļojumi, ja, tas rekur Spānija, mums ir arī kruīzi par izdevīgākām cenām nekā kruīzu kompānijās, Jordāna, Uzbekistāna, Atēnas, ja, tad gan Eiropa, gan arī Amerika, Āfrika, Āzija, ja, tad katrs pēc savas patiks var izvēlēties, kas katram tuvāk, kas katram interesē, ja. Tā, to es tagad būšu pastāstījusi. Tā, kas man šeit vēl bija jāparāda? Vēl tātad, kā jau minēju, mums ir arī tas iepirkšanās mols, kur mums ir tātad vairumtirdzniecības cenas, 3 miljoni preču, 1500 brendi. Arī šeit mēs varam izmantot savus lojalitātes punktus un arī atpakaļ dabūt cashbacku. Ja? Tātad šeit mums ir sieviešu, vīriešu, bērnu apģērba, apavu aksesuāri, arī elektronika, tā skaitā Apple telefoni, pieņemsim Lacoste saules brillēm 72% atlaidi, Michael Kors pulkstiņiem 47%, Armani džīns somiņi 60% atlaidi, Adidas botiņas 51%. Ja? Te es, piemēram, ieliku savā groziņā Calvin Klein smaržas, tātad oriģinālā cena ir $100. Man kā kluba biedram ietaupījums ir 67%, tātad mīnus $67. Tātad cena būs tikai man $33, bet kur es vēl varu nomīnusot 14 lojalitātes punktus. Tātad es maksāju tikai $19 par $100 vērtam smaržam un vēl atpakaļ saņemsim 65 cashback travel kredītus. Ja? Patīkami. Tā, jā, šo tad es rādīju, tad tie cenu ietaupījumi procentuāli mums ir dažādi, bet es saku, mums platformā var atrast līdz pat 75% atlaidēm. Un tātad, jā, kā mēs šajā klubā nokļūstam? Kā jau es minēju, mums ir divas kartas, tātad Elite un Elite Turbo. Tad skatāmies katru atsevišķi, un kā tas darbojas. Tad atceramies, ar Turbo mums bija arī lielāks cenu ietaupījums, jā, arī, kad mēs būkojam viesnīcās redzējāt, jā. Tātad Elite, $339, tas ir vienreizējs maksājums, bet no šīs summas kompānija jums uzreiz atpakaļ atgriež $120 vērtībā lojalitātes punktus jūsu ceļojumiem, jā. Tātad, šo te jūs no šīs summas uzreiz saņemat un paturat saviem ceļojumiem. Tātad, vai nu jūs uzreiz šo te lojalitātes punktus lietojat vai krājat, ja, savam ceļojumam, tad, kad jūs plānojat doties. Tad nākamajā mēnesī mēs sākam maksāt abonēšanas maksu, tātad abonējumu platformu. Tātad abonēšanas maksa ir $120, jeb aptuveni €100, kas automātiski uzreiz jums pārvēršās 120 lojalitātes punktos. 1/1, ja? Tātad mēs šeit neko nepazaudējam, mēs saņemam 120 lojalitātes punktus no kompānijas un tātad viņus krājam vai tērējam saviem ceļojumiem. Ja? Tātad, kā jau minēju, tātad mēs varam šādā veidā uzkrāt savam ceļojumam, pieņemsim, ja mēs ceļojam tikai reizi gadā, tātad gada griezumā mēs uzkrājam 1440 lojalitātes punktus. Pēc 12 mēnešiem tātad mēs visu šo summu iztērējam, kā teikt, savam life experience ceļojumam. Mēs varam darīt tā, ja pieņemsim, jums ir iespēja braukt ceļojumā tikai reizi gadā, tad es arī saku, šis ir variants, ko jūs varat izmantot.
Bet tie, kas saprot, kad ar turbo kartu bija izdevīgāk, un tie, kas mēs esam aktīvāki ceļotāji, es vienmēr iesaku izmantot šo kartu, jo viņi ir arī izdevīgāki. Es parādīšu vēl kāpēc. Tātad pirmreizējā aizstāšanās maksa $589, no kuriem kompānija jums uzreiz atpakaļ atgriež 490 lojalitātes punktus jūsu ceļojumiem. Tad patiesībā praktiski te tā starpība, ko kompānija sev patur, ir tikai $99. Visu pārējo jūs saņemat atpakaļ saviem ceļojumiem. Jūs, protams, varat uzreiz būkot ceļojumus un izmantot šos lojalitātes punktus vai arī krāt. Ja? Tātad abonēšanas maksa nemainās. Nākamajā mēnesī mēs sākam maksāt abonēšanas maksu, bet kompānija jums pretī dod 2 reizes vairāk lojalitātes punktus, 240. Tātad $240 vērtībā jūs saņemat, ja, šos lojalitātes punktus. Izcili. Tātad gada griezumā jūs varat uzkrāt 3130 lojalitātes punktus. Un te tad jūs arī redzējāt, man bija 1800 šie lojalitātes punkti, jā, tad vairāk nekā šeit, jo man ir šī turbo karta, jā, es gan esmu savus lojalitātes punktus gan patērējis, gan arī pataupījis savam bezmaksas ceļojumam. Bet tātad, ja šeit mēs redzam, ka tā starpība ir $250, ja, nu, no vienas kartes uz otru pārējot, tad gada griezumā mēs iegūstam $1690 vērtībā lojalitātes punktus. Ja? Cik daudz kompānija mums praktiski sanāk uzdāvina. Ļoti, ļoti dāsni. Es neesmu redzējis dāsnāku kompāniju. Ja jums ir piemēri, droši padalieties, bet man šis ļoti fascinē un uzrunā. Un ne tikai. Mums ir iespēja arī šo abonēšanas maksu nemaksāt un šos lojalitātes punktus katru mēnesi saņemt no kompānijas pretī padarītam darbiņam. Par to es šobrīd tagad nepieskāršos, bet ja ir interese, droši jautājiet tam cilvēkam, kas, kā teikt, jūs uzaicināja šo prezentāciju, var noteikti pajautāt, kā tas darbojās. Bet vēl, kas ir labā ziņa, mums šobrīd ir kolosāla akcija, ko kompānija mums ir vēl iedavusi pie, man liekas, jau tik dāsniem piedāvājumiem, bet vēl kompānija ir iedavusi akciju, kas mums saucās Turbo 90, un tas nozīmē to, ka jums ir iespēja ienākot ar Elite Turbo karti šobrīd, tātad maksājot šo $589, jūs ne tikai saņemsiet $490 vērtībā lojalitātes punktu saviem ceļojumiem, bet 2 mēnešus jūs, kā teikt, nav jums jāmaksā abonēšanas maksa, kompānija jums uzdāvina, tātad 240 reiz 2, tātad 2 mēnešus pēc kārtas šos lojalitātes punktus, tātad 2 mēneši kopā, tātad 480 lojalitātes punktus jums uzdāvina. Ja, šobrīd šāda akcija ir. Un ko tas nozīmē, tātad jums ir ļoti daudz lojalitātes punktu, lai vienkārši brauktu foršā jau ceļojumā, un jūs, kā teikt, abonēšanas maksu maksājat tātad 3. mēnesī, jā, tad jūs ienākat aprīlī klubā, maijs, jūnijas, kā teikt, jums ir bezmaksas šie lojalitātes punkti, un tikai no jūlija jūs sākat maksāt abonēšanas maksu, vai arī nemaksāt, ja varbūt esat izdomājuši arī pastrādāt. Tā kā tā, jā, mums ir viens sapnis. Mēs varam būt šī kluba biedri, mēs varam ceļot 2 reizes lētāk, mēs varam ceļot izcilā kompānijā ar foršiem kluba biedriem vai ar savu draugu kompāniju, kā teikt, tam nav nozīmes, ja, vai esat solo ceļotājs, vienmēr atradīsiet sev ko piemērot, vai arī, jā, jums ir iespēja ceļot bez maksas, kļūstot arī par šī kluba, kā teikt, vēstnesi, ceļot bez maksas un arī pelnīt. Laika trūkuma dēļ es par šo šobrīd nestāstīšu, bet, ja jums ir interese, droši nāciet, pievienojieties mūsu kopējiem čatiņam, prasiet tiem cilvēkiem, kas jūs uzaicināja, lai pastāsta, vai tiksimies citā Zoomā, un es jums pastāstīšu sīkāk arī to, kā mēs varam šeit arī ceļot bez maksas un arī pelnīt, ja tas jums ir saistoši. Ja? Tā. Šobrīd šeit es arī tagad apstāšos, bet jūs droši jautājiet savus jautājumus, ja jums tādi ir. Vai informācija bija skaidra un saprotama, vai es pietiekami skaidri izklāstīju? Jā, viss skaidrs, paldies. Lūdzu, jā. Vai Solitē palika kāds jautājums?
Nē, viss skaidrs, saprotams, viss. Interesanti bija. Pirmoreiz tādu dzirdu. Vai ne? Jā. Jā. Mēs, kas esam kluba biedri, varbūt kāds var padalīties, kāpēc, ko jūs, jo es tikai vienu pati runāju, man tā nepatīk. Kāpēc jūs esat šajā klubā? Ko jūs šeit izbaudat? Kāpēc ir vērts būt šī kluba biedram? Varbūt padalīties. Labi, man jau mikrofons ir atvērts, Jā, un droši. kamera ir atvērta, tātad esmu Agrita, un klubā es ieraudzīju ne tikai ceļošanas iespējas. Es klubā ieraudzīju, principā šeit cilvēks var iegūt pilnībā visu, kas ir vajadzīgs viņa dzīvei. Tā ir izaugsme, ja viņš grib kaut kur virzīties uz priekšu, tā ir nenormāli liela izaugsme ar ļoti spēcīgiem līderiem, principā šo te spēcīgo līderu pavadībā. Un šie te life experience, starp citu, mums ir arī biznesa life experience, kur mēs kā reiz no miljonāriem arī braucam mācīties. Un tas arī bija Hurgadā, kur mēs arī speciāli braucām dēļ šīm te mācībām. Stādieties priekšā, cik maksā tikai vienas pašas šīs te mācības. 1000. 1000 cilvēku brauc uz Ameriku pie šiem te cilvēkiem, kuri mācā šos te panākumus, principā apmāca, lai cilvēks varētu iziet jaunā līmenī. Un šeit tas mums ir all inclusive iekļauts iekšā cenā. Tas ir primāri, principā, kas man vispār šeit ir uzrunājis. Un ko es vēl varu teikt, tie cilvēki, kuri ir kaut vienu reizi bijuši life experience, es domāju, ka viņi negrib skatīties nekādus cita veida ceļojumus, jo tas ir pavisam kaut kas cits, tā ir pavisam cita garša būt kopā ar līdzīgi domājošiem, tie, kas tiecās uz izaugsmi, tie, kas tiecās uz attīstību un tie, kas grib savā dzīvē kaut ko sasniegt. Un, ja mēs gribam kaut ko savā dzīvē mainīt, tad mums ir jābūt ar tiem cilvēkiem, kuri jau to ir izdarījuši un kuri mums rāda to ceļu. Ja? Tas, kas ir, mēs skatāmies, kas mums ir vide apkārt, un šeit ir vienkārši fantastiska vide. Vienkārši, un tas viss ir cenā iekšā. Mums nav atsevišķi jāiet un jāmeklē kaut kādi miljonāru klubi un vēl kaut kādi tur, nezinu, biznesa apmācības, kas maksā ļoti liels naudas. Tas viss šeit ir iekšā. Protams, jā, ne visi mūsu ceļojumi tādi ir, jā, bet ir daži, kas mums ir speciāli, jā, šie arī, kur ir iekļauts apmācības, bet, protams, ja gribās vienkārši atpūsties, ne par ko nedomāt un izveidināt galvu, noteikti to te var atrast, jā. Jā, es domāju, lai nerodās iespējas, ka mums visi laiks... Nē, tas ir tikai, tāpēc, ka es jau teicu, ka katrs var atrast to, ko viņš meklē. Jā. Jo vienam varbūt ir tikai ceļošana, pats svarīgākais. Kolosāli, super, viņš var izvēlēties, ja viņš grib, viņš divatā var ceļot. Viņš var vispār netusēt kopā ar citiem, pilnīgi pēc izvēles. Ja? Kāds vēl kaut kur tur ieraudzījis, starp citu ir daži cilvēki, kuri šeit ir atraduši savus otrās pusītes, un ne tikai daži, diezgan daudz jau. Ja? Vai jauns draugus, es esmu atradusi daudz jauns draugus, es tā priecājos, jā. Tā kā te ir, es vēlreiz atkārtoju, katrs cilvēks var atrast to, ko viņš sev meklē, ko viņš grib sev atrast, tas viss šeit ir. Un tas ir tas kolosālais, ka tas viss kopā, ka te ir viss, ja? Ne tikai ceļojumi. Paldies tev. Varbūt kāds vēl grib padalīties. Es nezinu, kas mums slēpjās zem iPhone. Bet, labi. Ja vairāk jautājumu nav, tad paldies, kad atvēlējāt šo svētku laikā šo stundiņu, lai, kā teikt, jā, Elmāra redz, kad sveiki, jā, ka, lai uzzinātu šo interesanto, foršo, aizraujošo informāciju, un ne tikai pati informācija, bet arī šie ceļojumi ar mums kopā tiešām ir aizraujoši. Mēs no Tunisijas atbraucām tā izsmējušies. Tā kā, ja patīk ceļošana, meklēt izdevīgākus, gudrākus veidus, kā ceļot, un ja jums gribās arī savu šo hobiju pārvērst par peļņas iespēju, pat arī, ja nē, vienkārši gribat ceļot izdevīgāk, esiet laipni aicināti mūsu klubiņā, droši jautājiet pēc vairāk informācijas tiem cilvēkiem, kas jūs paaicināja šovakar. Lai jauks vakars. Super, paldies, Inga. Atā. Paldies, priecīgi. Paldies, jā. Čau.